Velo novietnes ieviešana bija ierosinājums, kas nāca no liepājnieku puses, lai uzlabotu velo infrastruktūru pilsētā. Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks saka, ka ir labi, ka iedzīvotāji ņem dalību pilsētas vides labiekārtošanā. Šis būs tāds pirmais piemērs Liepājā, kur ir arī parkā novietots šis brīvpieejas pumps un arī atsevišķas ierīces, ko cilvēki varēs izmantot, pielabojot savus velosipēdus. Pagaidām vēl nav zināms, vai vēl kaut kur Liepājā uzstādīs velopumpu un veloremontu statīvu. Esot jāskatās, vai pilsētnieki izmantos jau uzstādītos, jo līdzīgus pakalpojumus piedāvā arī degvielas uzpildes stacijās. Tās vietas mikrorajonos, kur ir pieejama degvielas uzpildes stacijas, jau ir pārklāts ar šo pakalpojumu. Un tomēr konkrētais parks ir arī mājvieta gan BMX-am, gan arī cilvēkiem, kas pārvietojas ar velosipēdiem. Šajā velodarbnīcā ik viens varēs ne tikai piepumpēt riteņa riepas, bet arī būs pieejami dažādi darba rīki, lai salabotu velosipēdu, ja tas ir nepieciešams. Ir padomāts par to, lai darba rīki ātri nenolietotos un tos nevarētu viegli sabojāt. Izmantojam izturīgus savienojumus, izturīgus šļauciņus iekšā, tas viss ir savienots un galā iznāk valcētā arī armēta šļauciņa, ko nevar tik viegli nogriezt ar nazi. Par to ir viss padomāts, lai mazinātu šo iespēju viegli noraut, viegli nogriezt vai kā savādāk sabojāt. Nodibinājuma Rīgas atvērtā velodarbnīca brīvprātīgie šāda veida velosipēdu novietnes ir uzstādījuši arī Rīgā, kur gan pumpi, gan darbarīgus vienlaicīgi izmanto pat vairāki velobraucēji. Ja kādam nav īsti skaidrs, kā jādarbojas ar darbarīkiem, ir pieejami arī skaidrojumi. Esam uzlikuši uzlīmes, kur ir redzams, ka tas ir priekš velosipēda gaisa un priekš velosipēda labošanas. Vēl arī uz uzlīmēm ir QR kods, kur vietālruni var iegūt instrukcijas, kā lietot gan pumpju uzgali, gan šos te instrumentus. Dāce un Arvīts bija viena no tiem, kas ierosināja šādu instrumentu uzstādīšanu pilsētā. Velopumpu un veloremonta statīvu liepājnieki apskatīja velokonferences laikā un nolēma, ka Liepājā arī vajag ko tādu. Liepājā velo infrastruktūra attīstās diezgan strauji, un šis ir viens no veidiem, kā šo infrastruktūru padarīt vēl labāku. Velobraucēji uzskata, ka pilsētā vajag vairāk šādas vietas gan pilsētas centrā, mikrorajonos, gan pie pilsētas robežām. Zane Lākuta, Reinis Anzeķis, TV Kurzeme.